Labrīt! Šobrīd ir 9 no rīta. Mans dienas grafiks šobrīd nav zināms. Tā kā redzēsim, ko es vēl darīšu, bet es zinu, ko man jāizdara tagad no rīta. Es ātri paēdīšu brokastis, un tad mēs aizbrauksim uz pilsētu, jo Grifonam ir beigusies lucerna, vajag nopirkt lucernu. Un tur, teiksim tā, pusdienlaikā tur ir šausmīgi daudz mašīnu, un man ļoti nepatīk tur braukt, ka tur ir daudz mašīnas. Tāpēc mēs brauksim tagad, kad visi strādā un nav pusdienlaiks, lai es varētu normāli novietot tur savu mašīnu. Un tad mēs aiziesim nopirkt Grifonam lucernu. Un plusā, otrais darbs, mums ir jāiziet uz bibliotēku. Jo 2 grāmatas, ko es pagājuši nedēļu laikam paņēmu no bibliotēkas, es esmu izlasījusi. Viņas ir jāatdot atpakaļ. Tā kā jā, tie ir 2 lietas, kas mums ir jāizdara. Tā, varbūt kādu interesē, kā man patika šī grāmata, Ceriņu meitenes. Teikšu tā, smaga grāmata, jā, es viņu izlasīju. Grāmata ir par Otro pasaules karu no 3 meiteņu skatu punktiem. Ir viena meitene, kas ir Karolīna, viņa ir amerikāniete, man liekas. Viņa strādā franču konsulātā. Tad ir Kasja. Visu laiku, visas grāmatas laikā, es nepareizi izrunāju viņas vārdu, bet Kasja. Viņa ir poliete, un viņa tiek, viņa darbojas pagrīdes kustībā pret Vāciju, un viņa tiek saņemta gūstā un aizsūtīta uz koncentrācijas nometnēm. Un tad ir vācu ārste Herta, jauna vācu ārste, kas ir beigusi ķirurģiju, un, es domāju, jūs jau neesat, ka tajos gados neviens sieviete neļaus nodarboties ar ķirurģiju. Un tas ir viņas sapnis, viņa šausmīgi grib būt ķirurģe, viņa grib ar to nodarboties. Un viņa ķeras pie jebkura salmiņa, un viņa izlasa avīzē, ka ir vajadzīga ārste koncentrācijas nometnē. Viņa arī piesakās. Un izrādās, tas ārstes darbs ir eksperimentēt uz koncentrācijas nometnes meitenēm, kuru starpā ir arī Kasja. Jā. Viņu visu šo meiteņu dzīves ir, teiksim tā, savienotas. Ļoti smaga grāmata pēc patiesiem notikumiem. Sanāk, Karolīna un Herta ir reāli cilvēki ar reāliem vārdiem. Vienīgais Kasja, viņa ir tā kā vairāk piefantazēts tēls, bet arī viņas tēls ir balstīts uz patiesu cilvēku. Jā, ļoti smaga grāmata. Kā es rakstīju savā atsauksmē, jā, es viņu izlasīju, bet es noteikti šobrīd netaisos izlasīt kaut kādu līdzīgu grāmatu. Un ja padomā, ka tas ir bijis mazāk nekā pirms 100 gadiem, uz cilvēkiem eksperimentēja. Šausmas. Jā, labi, bet to es izlasīju. Jā, nezinu, vai man viņa patika vai nepatika. Grūti novērtēt šo grāmatu, tāpēc, ka tāda sajūta, ka man ir jāvērtē cilvēku dzīve. Ļoti grūti. Bet viņa bija viena no bibliotēkas, bet grāmatu klubiņa grāmatām. Un tad ir 3. Mēs šomēnes sabalsojām 3 grāmatas. Mums bija, es stāstīju pagājušais, mums bija viena, mēs balsojam par 2 tēmām. Mēs sabalsojam par spēcīgu sievietes tēlu, kur mēs lasījām, kur vēži dzied, superīga grāmata. Un tad bija pavasara noskaņās, kur mēs sabalsojām šo, bet tur rezultāts bija neizšķirts, un pavasarīgās noskaņās mums bija 2 grāmatas. Šī galīgi nebija pavasarīgās noskaņās, vienīgais varbūt nosaukums un vāks, jā, te ir ceriņi. Visādi citādi tā nav pavasarīga grāmata. Bet ir vēl šī. Sāk no jauna. Šī nav tik bieza, bet šī arī ir tāda aptuveni kā turpināt dzīvi pēc traumas un tādā garā. Redzēsim, vai man patiks šī. Cerams, ka šī būs labāka par Ceriņu meitenēm, jo Ceriņu meitenes bija šausmīgi smaga grāmata. Bet kas mani nedaudz baida šajā grāmatā, ļoti daudzi cilvēki no grāmatu klubiņa, kad uzzināja, ka mēs lasīsim šo grāmatu, viņiem bija tāds, nē, mēs lasīsim, kur vēži dzied un Ceriņu meitenes, bet šo tā kā nē. Ok, interesanti, kāpēc, bet es paņēmu no bibliotēkas. Izlasīsim.
Tā kā jā, kaut kā tā ir updates par grāmatām. Tā, nu mēs esam gatavi braukt uz pilsētu. Man nācās izkrāmēt bagāžnieku, tāpēc, ka man tur ir depozīta pudeles. Un šitā ir visu laiku, man liekas, katrā saimniecībā, nu, mājā, ir viens cilvēks, kas tiek atbildīgs par pudelēm. Tā kā, tu iesi nodot depozītu. Un šeit esam mēs ar valdi. Un mēs nododam depozītu. Un, protams, ka tie depozītā taromāti, viņi šausmīgi bieži ir pilni. Un viņus, nu tā kā, man negribas gaidīt tās 15 minūtes, kamēr viņi iztukšo to taromātu. Nu un tad jā, un tad mēs nenododam pudeles visas. Nu jā, un tāpēc man bagāžniekā braukā pudeles. Vajadzētu vispār nodot kaut kad tuvākajā laikā. Nu labi, ir jau 10, tā kā jābrauc pēc iespējas ātrāk un jānopērk tā lucerna. Jei, man sanāca dabūt pēdējo lucernas maisu un paņēmu Limeretai, bet Aleksai sāls trauciņu. Viņa bija nolauzus savējo 4,50. Melnu šoreiz, nevis zaļu. Nu, melni, man liekas, smukāki. Tā kā jā, būs Aleksai sāls trauciņš un Grifonam lucerna. Un esam grāmatas bibliotēku, un jā, Krāslavā bibliotēka sāka ir reizē ar pašvaldības policiju. Tā kā nebrīnaties, bet tur ir bibliotēka. Un es arī esmu paņēmis vairāk grāmatas, jo es nodošu tās, kuras man nevajag. Respektīvi, manas pirktas grāmatas, kuras es vienkārši nelasu vairāk. Bet man viņas stāv. Tā kā nodosim bibliotēkā, lai citi cilvēki lasa. Nodevu grāmatas, maiss ir tukšs. Tik laimīga bibliotekāra. Es, kad pateicu, ka, puse no tām grāmatām ir angļu valodā, protams, jo es lasu angliski. Es viņai saku, puse būs angļu valoda. Viņa nekas super, liels paldies. Viņa bija tik laimīga. Tā kā jā, ja jums mājās ir grāmatas, vēl pēc tam jāaktuāls šobrīd, nodot bibliotēkā. Nu, mēs visu izdarījām daudz reiz ātrāk, nekā man likās, ka mēs to izdarīsim. Jo šobrīd ir 10:16. 10:16. Mēs pa 16 minūtēm atbraucām, nopirkām lucernu, atbraucām līdz bibliotēkai, nodevām grāmatas. Mēs esam beigiem maleči. Es domāju, ka tas aizims vairāk laika. Nu labi, es domāju, ka tagad mēs varētu varbūt aizbraukt uz Viršiem. Nopirkt kaut ko pusdienām, jo man ļoti negribas gatavot. Nopirksim kaut ko gatavu. Un, jā, un tad varētu paēst pusdienas un braukt uz Stalli. Šodien tāda forša diena. Pagaidām, man liekas, ir tikai +2 grādi, bet nav augstas. Tas staigāju arī ir +2, bet neliekas vispār, ka ir augsti. Nu tā kā jā, aizbrauksim uz Viršiem. Būs man vistas burgerītis. Cerams, ka garšīgi. Jūs zinājāt, ka Fantā ir jauna garša? Kaut kādā tutti frutti. Interesanti. Pirmoreiz redzu. Un ir 10:11, mēs esam atpakaļ mājās. Jā, tā kā paēdīšu. Varbūt palasīšu grāmatu, tāpēc, ka man nav ko darīt līdz kaut kādiem. Es domāju, 12. mēs sāksim taisīties, tāpēc, ka agrāk baigi nav jēga braukt. Man meitenes būs vai nu 3, vai nu 4, atkarībā vai viņas brauc ar autobusu, vai viņas kāds atved. Nav nejausmas. Bet, lai kurā gadījumā, lai cikos viņas būtu, es visu varu paspēt. Man vajag šodien paiet Limeretu, palikt ar viņu, bet visticamāk, man nebūs neviena, kas man nofilmē. Es pamēģināšu atkal jūs uzlikt uz statīva. Labi, bet to mēs sarunāsim vēlāk. Bet jā, tagad es paēdīšu. 100% zinu, ka līdz 12. es atkal gribēšu ēst, bet gan jau būs ok. Nu labi, atpūšamies. Tā, ir jau kaut cik pār 12. Brauksim uz Stalli. Jā, es vairs nevelku cepuri, es velku ausaini. Es nezinu, kā viņas īsti latviski pareizi saucas. Tāpēc, ka cepurē ir karsti. Ļoti karsti. Bet bez cepuras man vēl nav komfortabli. Tāpēc, jā, tāpēc es velku ausaini. Un tagad vispār tas stulbais laiks, kad ir karsti, bet tu novelc jaku, un ir augsti, un tu pats nezini, kā
ģērbties un vispār ko darīt. Bet es zinu, ka ja es novelku šaku, es būšu uzreiz slima. Tāpēc jā, ok. Dosimies uz stāli. Meitenes man uzrakstīja, viņas būs 4, tā kā mums ir 3 stundas, lai iztīrītu bokšus, izjātu limeratu. Tas ir pilnīgi pietiekami. Pat daudz. Tā kā mēs visu paspēsim. Esam jau stālī. Atnācu pie zirdziņiem, paskatīties, ko viņi dara. Viņi neko nedara. Stāv, skatās. Aiziesim pieliet viņiem ūdeni. Man liekas, viņiem nav ūdens. Un tad iesim tīrīt bokšus. Starp citu, man ir jauni zābaciņi. Tādi paši kā vecie. Man šitie ļoti patīk. Depo viņi ir pa kaut kādiem 25 eiro. Super zābaciņi. Man pilnībā apmierina. Pirmo spaini ar ūdeni ienesu, un reku Aleksa uzreiz atnāca padzerties. Grifons ar limeratu it kā nāk, it kā nenāk, bet Aleksa 100% tūlīt visu spaini izdzers. Šis ir mans ūdenskrāns, tāds pats kā pagājuši gadu. Triks izstaigā. Čau, Triksī! Čau, meitenē! Jā. Un mēs piepildīsim vēl vienu spaini un aiziesim vēl vienu spaini zirdziņiem iedot. Es galvenais nesaprotu, ko Triksis te tik šausmīgi baidās. Es atnācu paskatīties un paskatāties. Ķirzaciņa. Kāda skaista un bez astes. Kāds jau viņu ir nobiedējis. Asti viņa ir pazaudējusi. Es ceru, ka tas nebija Triksis, kas viņu nobiedēja. Ja Triksis neņēma. Ja Triksi, tu tak neņēmi ķirzaku. Tikai paošņāja. Bet jā, asti viņa ir pazaudējusi. Bet kādu skaista. Grifons zina, ka būs meitenes uz treniņu, un viņiem ir jābūt pēc iespējas netīrākam. Jā, cik gudrs zirgs. Nē, Reta? Fū! Oi, cik labi, ka Grifons pateica Retai, ka vērtīties nevajag. Bet zinot viņu, viņa tūlīt aizies uz visdubļaināko plankumiņu un arī izvaļāsies. Vismaz tā izskatās. Man laikam būs jautri viņu tīrīt. Jā, tieši tā. Cik gudra ķēve. Tikko pasmējos par bērniem un Grifonu. Aha, jā. Nu labi, bet šobrīd iesim mēs bokšus tīrīt un pēc tam mēs iesim jāt limeratu. Nevar būt, ka Aleksa arī tagad izdomās vaļāties. Aleksa bieži vāļājas. Ja nu, limerata ir jautri. Ja. Aleksa arī? Nu, protams, ja visi 3, tad visi 3. Nu, vismaz nevienam no mums nebūs atpūta šodien. Visi zirgi būs dubļos. Tīrīsim boksi, un kas ir visbaisīgākais, tā kā tas ir Grifonam boksis, ja. Kur ir kakas? Ja, nav. Neredzās. Nu labi, zinot Grifonu, es zinu, ka viņas ir te. Arī nedaudz redzās vienu čupiņu. Bet kāpēc viņš ir viņas apracis? Un tas ir visbaisīgākais darbs, viņas atrakt vaļā. Es ceru, ka pārējiem nav bijis tā. Nē, limerata ir normāli. Kakas čupiņā. No Aleksai kakas ir pa visu boksi. Protams, jā. Kāpēc Grifons ir apracis savas kakas? Nu labi, čakarēsimies, bet iztīrīsim bokšus. Cilvēki, jūs nevarat iedomāties, kā man patīk, nu, ja tā var teikt, vasaras bokši. Jo zirgi tagad ir ārā līdz kaut kādiem 6:30, un bokši ir vienkārši viena tačka no katra bokša, super, super. Grifonam vispār bija perfekti. Nu, es visiem jau iztīrīju, jā. Vienīgais man ir, es sienu ieliku katram ļoti maza čupiņa. Ļoti maza čupiņa. Tāpēc, ka man vajag pārbīdīt rulonu, un es to nevaru vien izdarīt. Un puiši pateica, ka viņi pārvēlas pēc pusdienām, viņi tikai tagad iet pusdienās, lai gan jau ir 1:30. Un tad, kad viņi atbrauks, tad mēs pārvalsim rulonu, tad es salikšu visiem normālas čupiņas. Bet, nu, respektīvi, ja pat zirgi tiek iekšā un rulonu nav, viņiem vēl ir ko ēst. Jā, gan jau es salikšu sienu, kamēr meitenes trenēsies. Nu, arī pirms pēc te jau redzēs. Nu jā, ko es gribēju pateikt? Pēc šiem YouTube video, ja, ir ļoti daudzi tiesneši.
Un par Aleksas klepu runājot, ja šis ir Aleksas boksis. Cilvēki teica, nu labi, bija cilvēks normāli man uzrakstīja, ieteica visu kaut ko, super. Liels paldies jums! Īstenībā, jā, es ļoti uzklausu, kad man iesaka. Bet ir tiesneši, kas baigi tiesā, un viens cilvēks man uzrakstīja, klepus viņai ir tevis dēļ, tāpēc, ka tu liec viņai stāvēt uz salmu pakaišam, un tāpēc, ka tu nemitrini viņai sienu. Wow! Paldies, jā. Tik tā kā es saprastu, ja tur būtu sveika, man ir nojausma, ka varētu būt tāda un tāda problēma, un tas varētu palīdzēt. Nē, tur reāli bija aptuveni uzdursienas, ka tu esi vainīga. Ok, ļoti forši, ja. Tagad es paskaidrošu, kāpēc tā nav. Aleksai kleps ir iedzimts. Viņai ir liels inbreedinga koeficients. Inbreedings ir viņai mamma vai tētis bija radinieki. Jā, jo tajā barā, no kura nāk Aleksa, tur vispār kopumā bija kaut kādi 20 koņiki palaisti, un viņi sāka viņus tvarstīt un pārdot tikai tad, kad tur jau bija kaut kādi 80 koņiki. Nu, tad jūs varat iedomāties, kas tur vairojās savā starpā un tādā garā. Tā kā, jā, Aleksa ir inbreedings, kas viņai iznāk kā klepus. To nevar ārstēt viņai, nekad dzīvē pilnīgi to neizārstēt. Es varu mazināt, un šobrīd viņai ir ļoti, ļoti labi. Es esmu atradusi perfektu piedaugs, viņai ļoti, ļoti palīdz. Slodze arī, viņai attīrās plaušus, slodze viņai ļoti palīdz. Par salmiem, ja. Ja kāds grib mani sponsorēt droši, ja, es pirkšu speciāli atputekļotas skaidas. Visādi citādi skaidām nav jēgas, ja viņas nav atputekļotas, tas ir pilnīgi tas pats, kas salmi. Siena mitrināšana. Es varu jums pateikt tā, es esmu mitrinājusi sienu, gan Aleksai, kad viņa tikko parādījās pie manis, gan arī es esmu citā stāvlī bijusi, kur mēs mitrinam sienu, pēc zirgu īpašnieku velmēm. Un mēs esam sapratuši, ka mitrināt sienas baigi neko nemaina. Labi, atkarīgs kāda tipa elpotājs, jo elpošanas problēmas arī tur iedalās 100 veidos, ja? Bet ja zirgam, Aleksas gadījumā, viņai nav alerģija no siena. Nē. Viņai mitrinātas sienas neko pilnīgi nedara. Vienīgais, kas varētu palīdzēt, ir tvaicētas sienas. Tas tajā tvaicētas sienas ir cita lieta. Bet tas tvaicēšanas aparāts ir, es par to naudu, man liekas, varētu nopirkt 2 Aleksas vai pat 3. Ļoti dārgi viņi ir. Un es saku, Aleksai šobrīd ir perfekti. Mēs esam atraduši viņai perfekto ritmu. Viņai ir ļoti, ļoti labi. Ir, protams, dienas, kad viņai ir sliktāk. Tās ir dienas, kad strauji mainās laikapstākļi. Piemēram, šodien līs lietus, rītdien ir plus 15 un ir saule. Viņai būs slikti tajā dienā. Ir liels gaisa spiediens, viņai arī būs slikti. Viņai ļoti no laika apstākļiem. Bet visādi citādi tas neko neietekmē. Varbūt ļoti sausa vasara, ļoti putekļaina vasara, viņai būs perfekti. Ja tas laiks ir visu laiku. Ja bija, kā es saku, vienu dienu lietus, otru dienu ir karstums, tad viņai būs sūdīgi. Tā kā, jā, kaut kā tā. Tā mēs bokšus iztīrījām ļoti ātri. Jā, es nedomāju, ka mēs viņus iztīrīsim tik ātri, reāli pusstundas laikā. Un man bija doma, ko mēs varētu padarīt. Bet tur, ko es gribēju darīt, šobrīd ir strādnieki, un es negribu viņiem traucēt darbu, ar savu darbu. Un viņi tur būs līdz kādiem 5. Tāpēc mēs aizbrauksim pie valda vecākiem, parunāsimies. Nedaudz atpūtīsimies. Un tad 3 gan jau, vai arī ātrāk nedaudz. Es atbraukšu atpakaļ, un tad mēs pajāsim limeratu. Jā. Jo man ir 1,5 stunda, un tas, ko es iecerēju, es to nevaru šobrīd izdarīt. Tāpēc, jā, atpūtīsimies. Ok, pabijām pusstundu mājā, tagad aiziesim paskatīties, ko Valdis dara ar traktoriem. Ko tu vispār dari? Neko, atpūtos. Ko tu? Tas ir Valda ekskavators. Visu skrūvēt šito. Pagaidu, visu šito skrūvās, jā? Jā. Kāpēc? Nepēc, ka teicu, saka, tecēt sarāk lumiju. Lumiju jānomaina.
Skaidrs. Nu, Šitas viss slapjies ir no tas, ka... Tāpēc, ka tek? Jā. Jā? Jā. Reāli tik daudz? Kāpēc tu filmē? Kāpēc ne? Tev nav ko filmēt? Jā. Neskaidrs. Filmēsim tevi. Valdis smērēs ar šitādu. Es nezinu, kas tas ir. Nereklamē, viņš ir dārgs, tu par maksu šitādu tikai reklamē. Labi, sponsorējiet mūs, lūdzu, Viktor Reins. Jā. Un kā eļļa tek? Paciklo. Valdi, paciklo. Vēl tagad iekšā ir tev nevajag? Kā man viņi tagad būs dabūt ārā to eļļu? Nu labi, es skrūvēšu ar kur šlangu un ieliku to izdevšu šitajā te mums atspiest. Un viņš prons ar eļļu. Tev nevajadzēja spainīti? Vajag, bet es izliešu spainīgi tikai caur šķelpu. Tas kā kāds profesionāls. Nē, man tagad problēmas. Problēmas ar 2 atslēgām uzreiz. Ko tu domāji? Ar vienu nesanāks. Tev sanāca, jā? Kā redzi, jā. Tur arī eļļa tūlīt atsās. Gan jau, jā. Da. Vai kāds ir tas? Mani pielika pie darba. Es turu kanniņu. Tur tek eļļa. Un tur ir Valdis, kurš spiež cilindru iekšā, jo tur ir pilns ar eļļu. Tā eļļa nāk šeit ārā. Es ceru, ka tā šļauka neizies ārā un mani visu neaptecinās ar eļļu. Ko tu dari? Kam tev paduns? Palete. Palete. Kam tev palete? Ja pēc tam būtu kur nolikt. Nu jā, gudri, gudri. Nu, skrūvē vaļā. Tūlīt atkal tecās eļļa. Tā nebūs šitais zirdeņu video? Nē, šis būs jumzika video. Labojam traktoru. Labojam traktoru. Jā. Un šis traktors uzcēla man visu jāšanas laukumu. Ne tikai šis, tas tur arī. Nu jā, tas tur arī. Šī tas nepiedalījās? Šitais nomīcīja. Jā, šitas nomīcīja man jāšanas laukumu. Un te vēl ir, tekaroši visi tie piedalījās. Jā, vispār. Domāju, Toms arī. Nu, bet jumziks visvairāk. Nu, jumziks ar zaļā piekabība. Jā, zaļā piekaba un jumziks, šie 2. Bet Belarus kokus aizvada. Viņi visi te ir piedalījušies. Varbūt tev palīdzēts arī varu paskrūvēt. Nē, te nemaz tik viegli neskrūvēs. Tev liekas, es te māku skrūvēt? Es nešaubos, ka tu nemāk. Opā. Ui. Smags? Nu, kāda kilogrami 20 ir? Tev sanāca, jēj. Kā tas saucas? Kas tas ir? Cilindrs. Cilindrs. Un kuru gumiju tu viņam mainīs? Jā, tagad šito iekšā tur. Viņi nevar atsvērt. Nu jā, skaidrs, skaidrs. Tā inventārus jau sanesu, un tagad iesim pēc retiņas. Godīgi sakot, šodien nav silti. Nemaz nav silti, ir augsti. Kaut kādī +5 grādi, un es domāju, mums vajadzēja zirgiem tomēr sagas likt. Bet neizskatās pēc zirgiem, ka viņiem ir augsti. Tā kā, nu jo it kā gaiss jau ir pietiekami iesalis. Nevajadzētu būt baigi, ka zirgiem ir augsti. Šobrīd ir bez 5:03. Mēs ar retiņu, mēs ar retiņu jau ejam uz stalli, saglosimies. Un, nu jā, es tā domāju, praši, ka man viņu iepriekš vajadzēja jāt. Ja tūlīt ir 4 un meitenes vedīs iekšā Grifonu un Aleksu, un tad Limera tā kā reiz dzīvosies pa boksi.
Un tad, diezāju, ka man zirgi vēlreiz ies ārā, jo tomēr Grifons un Aleksa būs sasvīduši un Limertu vienu pašu nevar laist ārā. Bet, vismaz viņai bija ilgāk laiks tagad pabūt ārā. Es domāju, ka es jau nākamnedēļ pārcelšu treniņus no 4 uz 4:30, jo jau gaišs ir pietiekami ilgi, un tad zirdziņi varēs ilgāk būt ārā. Mēs sāksim tīrīties. Paskatieties, cik tīrs zirgs. Labi, nav tik traki, redzēt arī trakāki gadījumi, bet jā, šis nebūs 1, 2 un zirgs ir tīrs. Un kā ar otrā pusē? Jā, no otrā pusē ir pilnīgi tas pats. Jā, reta. Bet viņai patīk tīrīties. Man sāk likties, ka viņa speciāli izvērtās, lai es viņu ilgāk patīrītu. Mēs ar Limeratu iesoļojamies, un šobrīd ir 15:3. Man perfekti sanāks, ka vai nu es atsoļojos un meitenes ierodas, vai varbūt es jau būšu atsoļojusies un meitenes ierodas. Jo ar Limeratu es viņai netaisu, nebūs, es domāju, šodien ilgāks par stundu treniņš, nē. Jā, mēģināsim kaut ko palikt šodien. Vakar pasrādājām kārtiņas. Joprojām viņa uzvalkas uz kārtiņām, bet mēs pie tā strādājam. Es domāju, varbūt viņai krustiņus iet no rikšiem, jo es atceros, ka es tur, kur es agrāk strādāju, es arī strādāju ar vienu tādu īpatnēju kastrātu, kas arī mēdz uzvalkties. Viņam ļoti palīdzēja lekšana no rikšiem. Ļoti. Tāpēc es domāju, mēs ar Limeratu arī to paiesim, mēģināsim no rikšiem iet un skatīsimies, kā būs. Šodien ir vienkāršā leciena diena, nav uzdevumu diena, tā kā šodien nekas sarežģīts. Mēs ar Retiņu esam iesildījušās, un mums būs kas uzfilmē. Tā kā varēsiet redzēt, kā mums veicas vai neveicas, te jau redzēs. Tolītās būs labs leciens. Nē, viņai nav bail. Tīp tap, bams. Es taks filmēju, un kāpēc tu eji ap aplī? Tāpēc, ka viņa krustoja kāju. Saprotāji, krustoja kāju. Šis nebija labs. Nē, mēs iziesim vēlreiz. Jums obligāti jāiziet vēlreiz. Tīp tap, un tagad būs no 10. Karoči, dzīvā reportāža intervija. Pastāsti, kā gāja. Viņa šodien nebaidās no tiem šķēršļiem. Vispār iet ļoti, ļoti mierīgi. Neraksturīgi šim zirgam. Dažas reizes es kļūdos, dažas reizes viņa, bet īsāk sakot, ir perfekti. Pat gribētos nedaudz aktīvāk. Skaidrs. Man pat nav ko piebilst. Šodien Limerata vispār negribēja lekt, godīgi sakot, man liekas, jo viņai nebija tā azarta šodien.
Tad ir piekušuši galīgi, lai gan mēs reāli ļoti minimāli palicām. Bet mēs palicām kaut ko augstāku, tā kā viņa šodien bija mierīga, varēja palikt arī kaut ko augstāku, ko mēs arī izdarījām. Kas tur ar maniem matiem darās? Jā. Nu, interesanta viņa šodien bija. Jā, kaut kāda guļava. Bet varbūt tas ir tāpēc, ka vakar es strādāju viņai ar tām kārtiņām, lai viņa neskrien, jo šodien viņa galīgi neskrēja uz kārtiņām, jo mierīgi gāja šķēršļus, viņa nepārspīlēja. Vienīgais, nu jā, dažas mirkļus viņa vispār necēla kājas. Nu tā ir, vai nu skrienam, vai vispār neskrienam. Bet neko, meklēsim vidusceļu. Ir jau pozitīvi. Tā, es tad domāju, kāpēc Limerta šodien ir tik neaktīva, jo tas varētu nozīmēt arī par kaut kādām veselības problēmām. Bet es tā sapratu, nē, viņai ir beidzies meklēšanās cikls, jo es nevarēju saprast, vai viņa man svētdien meklējās, vai viņa man svētdien nemeklējās. Nu, tur bija tā, pēc datumiem vajadzēja būt, ka meklējas, bet es nevarēju saprast, jo viņa staigā ar piepaceltu asti, bet baigi aktīvi, nu nebija tā, ka viņa baigi aktīvi tur čurāja vai Grifonam bāzās virsū, bet Grifons bija pret viņu agresīvs, respektīvi viņš viņu dzina prom. Tas bieži vien, viņš tā dara bieži vien tad, kad, nu, viņam jau ir apnikusi Limerta, ka viņa bāžas viņam visu laiku virsū. Tad, gan jau pirmdien viņa meklējās, vakar varētu būt, ka viņai beidzās tas meklēšanās cikls, un tad šodien ir, nu, točna beidzies, un tāpēc viņa varētu būt šodien tad nelaimīga, nedaudz depresīva, ka, nu, nav viņai bebīša. Jā. Tas izskaidro, un tagad es esmu pārliecināta, jā, ka viņa sanāk svētdien, viņa meklējās 100%. Nu jā, meitenes jau ir atbraukušas, jau sanesa inventāru, reku un tur. Un aizgāja pēc zirgiem. Tā kā viņas atradīs zirgus, te es sanesīšu savu inventāru, un tad meitenes tīrīsies un saglosies. Kamēr meitenes saglojas un tīrās, tikmēr es atnācu darīt šo te, kas ir noņemt mizu no koka gabala. Un kurš atceras no pagājušā gada, ko es daru? Jā, es taisu kārtiņas atkal, lai mums būtu vēl vairāk šķēršļi. Te jau reku viena ir nolobīta, teiksim tā, nu vēl viņa ir, nu, te vēl daudz ar viņu darba. Un reku man ir sagatavotas, nu man vēl no šitām vajag izretināt viņas, jo dažas noteikti, nu, piemēram, šitā noteikti nedarās, jo viņa ir ļoti, ļoti plats gals šis ir. Šitā noteikti arī nedarās. Nezinu, kāpēc viņa te ir noliksta. Varbūt tā nav nemaz man domāta. Bet, nu, šī noteikti darās, es redzu. Jāskatās. Šī darās, lai gan šis gals ir platāks, bet viņa ir ļoti taisna. Šī būs arī laba kārtiņa. Jāskatās. Šī gan jau arī. Jā, viņa nav tik bieza. Šis arī būs. Nu, un, jā, kaut kāds 10 minūtes mēs varam pamizot. Nu, lūk, šito te es nodeīrāju pa tām 10 minūtēm. Šitā kārtiņa reāli, viena kārtiņa aptuveni man prasa stundu, lai nodīrātu. Un šitā kārtiņa es nesaprotu, vai tā ir miza, vai man tas ir jāņem nost, vai nav jāņem nost. Labi, es saprotu par šitiem gabaliem, ja tā ir miza. A šitas. Nu, lūk, meitenes iesoļojas. Tur ir Dārta ar Aleksu, un tur ir Anna ar Grifonu. Iesoļosies, tad ierikšosies, ielākšosies un sāksim strādāt. Respektīvi, uzdevums ir tāds, ir 4 kārtiņas saliktas, un es gribu, lai tu skaiti pirms kārtiņas 1, 2, 3, un tad ir kārtiņa. Pēc kārtiņas atkal 1, 2, 3, un zirgs lēk šo kārtiņu. Tas it kā ir pirms leciena. Mācamies tam. Man liekas, ka tu gāji man šitā ar vienu kārtiņu. Un atkal tur ir kārtiņa un tur ir kārtiņa. Visas ir laikši pa lielu apli un mēs skaitam. Ja? 1, 2, 3 kārtiņa. 1, 2, 3 kārtiņa. Saprati? Vai Annu palaist pirmo vienu apli, lai tu apskaties? Nu, davai, lai Annu. 1, 2, okay. Nē, 1, 2, Anna, ko tu tupī? Ir jābūt 1, 2, 3 un tad ir kārtiņa. 1, 2, 3. Jā, vat šitā ir jābūt. 1, 2, 3. Tikai pa vidu tur ir labi, Anna. Dārta saprata. Paldies liels par piemēru.
Nu, Dārta, aiziet mēģini. Un skaļi, lai es dzirdu. Nē, nekas, mēģinam. Jā, perfekti, super. Droši skaļi. Dārta, skaļi. Ļoti labi. Skaļi. Aha, es neko nedzirdu. Labi. Nekas, ka kļūdamies, tāpēc mēs mācamies. Jā. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu, tur grifons tevi glābj. 1, 2, 3, 4. Aha. 1, 2, 3. Jā, labi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aha. 1, 2, 3. Jā, labi. 1, 2, 3, 4. Kaut kā viņa šodien līdz 3 nemāk. 2, 3. O, uzreiz. 1, 2, 3. Jā, labi. Pa vidu zirgu turi. 1, 2, Neskrien. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jā, tik pa vidu. 1, 2, 3. Ok, Anna, paso. Skaļi. Nē, tur bija 4. Aha. Neskrien. Nē. Dārta, es gribu, lai ir 3. Jā, labi. Labi, tik neskrien. Jā, labi. Super. Labi. Neskrienām, kāja atpakaļ. 1, 2, 3. Aha, neskrien. 1, 2, 3. Labi, bet neskrien, neļauj viņam skriet. 1, 2. 1, 2, 3. Jā, labi. 1, 2, 3. Super. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Mhm. 1, 2, 3. Jā, labi. Dārta vari pasoļot. 2, 3. Ļoti labi. 1, 2, 3. Super. 1, 2, 3. Labi, bet turi pa vidu. 1, 2, 3. O, vesels aplis tev sanāca. Ļoti labi, turpinam. 1, 2, 3. Super. 1, 2, 3. Super. 1, 2, 3. Labi, bet pa vidu. 1, 2, 3. Ok, Anna var atrikšoties. 2 apļi, perfekti. Paglaudi zirgu. Meitenes tur atsoļojas. Sēzēšu likt sienu zirgiem. Godīgi sakot, es nosalu. Nav baigi silta diena. Līdz limeratai būs Nav? Mazais bebi. Bet paskat, cik viņa jau mierīga. Viena pati netrako. Boksi neārda. Ir labs mazas bebis. Jo. Tā ir. Zirgs izauga. Kļuva par gudru. Var pasmieties. Labi, ieliksim sienu. Nu, meitenēm treniņš ir beidzies. Es tagad ļoti ātri aizbraukšu uz veikalu, jo es aizmirsu, ka man kaķim barību vajag. Viņš nabadzīgs, tas staigā un ņaudu visur.
Un tad, principā, pēc 20 minūtēm mēs dosim vakariņas. Tā kā mums šodien ir super diena, mēs visu esam paspējuši. Nu, lūk, Aleks jau ļoti gaida, ir vakariņu laiks. Sāksim ar Aleksu. Viņas mazajā bļodiņā, vai es ar vienu roku te varēšu. Lūk. Labu apetīti. Aleksa! Tagad limeratē. Limeratē ļoti vienkārši. Limeratē mēs atveram durvis. Limeratē, kāpēc sienas ir visur. Ai, labi. Viņa dekorē savu ēdienu kā vēlas. Un tad grifonīti. Grifonam es uzreiz taisu 2 porcijas. Tāpēc viņam pienāks tikai puse no šīs paiņa. Lūk, un dusmīgs grifons, jo viņš visu laiku domā, ka limerot ir atņems viņam ēdienu. Bet, nu jā, dusmīgs grifons ēt. Tagad, kamēr viņi visi dusmīgie zirdziņi ēt, es noņemšu sedziņas, jo man visiem vēl ir sedziņas. Un, jā. Un saliešu vēl ūdeni. Sienas viņiem ir. Un, jā, jāsagaida, kad limerot apēdīs savu spainīti. Jāsataisa brokastis. Un tad var doties mājās. Reta ētētēt. Nu, vienu mīļumiņu mēs aizmirsām pabarot. Lūdzu, labu apetīti. Nu tā, zirdziņi ir pabaroti, paēdināti, padzirdīti, apmīļoti, treniņš ir bijis. Visiem viss ir perfekti. Tā kā, jā, laiks man arī doties uz mājām, man jau vēders kurkst. Paldies, ka noskatījies šo video. Neaizmirst uzspiest laiku un ierakst kaut ko komentārā, jo man ir ļoti, ļoti svarīgi redzēt jūsu komentārus un pozitīvās atsauksmes. Nu jā, un ja vēl neesi to izdarījis, noteikti piesako. Labi, paldies, ka noskatījies. Atā!